Šogad Starptautiskā senioru diena Latvijas senioru kopienu apvienības un Svētās ģimenes mājas ļaudīm ir īpaša. Kopā ar mūsu ukraiņu draugiem braucam uz slaveno Latgales goru. Senioru interese par šīm izglītojošām ekskursijām ir tiešām liela, tomēr sākumā jau tradicionālajā kafijas pauzē Liepkalnos baudām atkal redzēšanās prieku. Tā kā mūsu ģimenes mājas apmeklētāji ļoti daudz, īstenībā mēs esam saskaitījuši, kad ir kopā ar dejotājiem, dziedātājiem un vispār dienas centra apmeklētājiem apmēram 200 cilvēku. Gribētāji ļoti daudz. Un, ja runa par izvēli, tad es esmu uztaisījusi vienu opciju, ka tiem, kuriem dzimšanas dienas, un, ja mēs braucām uz Lietuvu, tad tieši svinējām vienas kundzes 90 gadu jubileju. Un tad vārda dienas, tad atkal jubilāru draugi, kaut kā tā, lai būtu, tā kā tas tā ne mana izvēle, bet lai tas viss tomēr ir cilvēku kaut kādu nopelnu dēļ, jubileja arī nopelns, vai ne? Un arī tiem senioriem, kuri mums ikdienā strādā ļoti daudz mūsu, piemēram, virtuvē, kas baro, Māras zālē, baznīcas virtuve saucās, un tur ir, ka baro, tā kā dažādi izvēlos, un cilvēkiem ļoti liela interese ir, un konkurence liela, un reizēm arī es dabūju kādu teikumu dzirdēt no kāda, kad kāpēc ne mani, un es vienmēr un gandrīz katru reizi jāpaskaidro, mēs esam daudz, mēs braucam vai 12, vai 20, vai 7, tādā ziņā. Bet šī vajadzība senioriem kaut ko redzēt, un interese par to ir ļoti liela. Latgales vēstniecība Gors vai latviski Gars ir Latvijā pirmā no pamatiem celtā akustiskā koncerta zāle. Tādēļ jo interesantāk šķiet iespēja ekskursijā iepazīt nevien tās publiskās zonas, bet arī aizskatos pasauli, grimētavu, mēģinājumu zāles un citas telpas, kuras skatītāji parasti neredz. Šodien mēs esam senioru dienā Rēzeknē. Mums ir liels prieks, ka mums ir palīdzējuši Sabiedrības integrācijas fonda ietvaros un arī Labklājības ministrijas atbalsta ietvaros. Un, protams, mūsu lieldrauga Delfīna grupas ietvaros mēs varam šeit būt. Mēs esam priecīgi, ka tādā skaistā saulainā dienā esam Latgalē, ka mēs redzam, cik skaista sakopta pilsēta, cik laba koncerta zāle, bija interesanti to visu redzēt, ne tikai no zāles un skatītāju viedokļa, bet arī apskatīt, kur tiek grimēti mākslinieki, kur mākslinieki mēs visu telpu redzējām. Un bija interesanti, ka mēs varējām atkal satikties ar Rotko gleznām, kuru tās tā kā Rotko retrospekcija un parādīts ir foajē, mēs to varējām redzēt. Pateicoties mūsu lieldraugam, mēs varējām arī pieaicināt ukraiņus, un mūsu grupā šoreiz ir 17, 18 ukraiņi, un pārējie mēs esam Latvijas seniori. Mums ir prieks, ka mēs viņus varam ņemt sev līdzi. Viņi nav bijuši Rēzeknē, viņi atkal redz mūsu skaistās vietas, un mēs arī speciāli parūpējāmies, lai mums būtu 2 gidi, lai viņiem viņu saprotamā крievu валода būtu arī gids to skaidrot. Можно увидеть тоже такую как игру буквами. Буква А спряталась за буквой О. И вместе они как бы такой, мольберт получается, такой символ мольберта.
Es esmu gandarīta, ka mūsu draugi Ukraiņi ir ieinteresēti iepazīt Latviju. Mēs esam bijuši Kurzemē vairāk kārt, bet šodien mēs esam atbraukuši uz Latgali un apskatam Rēzekni. Un viņi tiešām priecājas par mūsu dabu, par mūsu ļaudīm un par objektiem. Protams, ka lielākā daļa un prioritāte ir tiem Ukraiņiem, kuri mācās latviešu valodu, jo tā ir vislielākā cieņa, kādu viņi var parādīt mūsu valstī. Šodien būs viņiem arī liels pārsteigums. Mēs nedaudz Gorā paskatījāmies mēģinājumu, kā dejo balerīnas, un viņi visi prasa, vai tās ir vietējās balerīnas. Es saku, nē, viņas tāpat kā mēs ir atbraukušas no Rīgas. Un 4:00 mēs visi kopā iesim uz baleta izrādi 3 muskatieri. Bet mani pārsteidza viens cits fakts. Tad, kad mēs staigājām pa Goru, pa visiem tiem stāviem, tad Ukraiņu meitenes teica, tas ir pa labi, tas ir pa kreisi, tas ir taisni, un pats galvenais, ka viņas pateica gidei visas paldies latviešu valodā. Apmeklējam arī Krāšņo Jēzus Sirds katedrāli, kur iesvētīta pirms 119 gadiem un ir lielākais dievnams Rēzeknē. Šo katedrāli pamatoti dēvē par vienu no skaistākajām būvēm Latvijā. Mūsu šīs dienas vēl viens no tādiem aspektiem ir arī, ka mūsu senioru skolas vadītāja Liesma Neipreis bija ļoti labi sagatavojusi arī senioru skolas ietvaros stāstu, un mums tika katram izdalīts materiāls par Rēzeknes svarīgākajām vietām. Tātad Rēzeknes māra, Rēzeknes katedrāla, kurā mēs arī bijām, jo šodien ir svētku diena katoļiem. Tātad mēs arī baudījām senioru skolas vienu nodarbību. Es gribu pa starp jau pateikt sveicienus visiem senioriem senioru dienā, arī tiem, kuri palikuši mājā, kuri šobrīd nevarēja tikt, bet nākošais brauciens būs Dobele, un tad būs iespēja kā citiem braukt. Un vēl skolotāju dienu, jo mūsu daudz seniori bijušie skolotāji un pasniedzēji. Un to, ka mēs šodien skatīsimies baletu 3 muskatieri, tas būs ļoti interesanti. Un šeit Gorā daudzi ir pirmo reizi. Daudzi no Rēzeknes, jo mēs bijām Jēzus Sirds baznīcā, un daudz bija laimīgi, atcerējās savas kristības, iestiprināšanu, kāzas un vēl kaut ko. Katram ir tāda sirdī sava sajūta, jā. Latgale ir Latgale, un tas arī ir diezgan enerģētisks laukums, jāsaka. Katedrāles apmeklējums mūsu ukraiņu draugiem ir emocionāli piepildīts brīdis, kurš liek atkal un atkal atcerēties savu dzimto zemi, kuru posta kara šausmas. Я приехала из Днепропетровской области, Украина. Туда ближе к Донбассу. Через 15 километров уже Донецкая область. Были слышны и взрывы, очень страшно, особенно ночью. А когда летали над городом ракеты, вертолеты, это, очень страшно. В Латвии, спасибо народу, вообще, я, не знала раньше, какой это народ, но они очень гостеприимны. Хотя мне сначала сказалось, что мы не очень гостеприимны, но нам показалось это наоборот. Никогда я не слышала, что вы нам надоели, что ваша война надоела. Иногда читаю, что вы уже всем надоели. Это, наверное, такие, которые не любят украинцев, поэтому очень чувствую поддержку, помощь. И мы жили год в монастыре, очень сестры нам помогли во всем. Очень помогли. И когда квартиру выбирали, тоже они нас не выпхали так просто, что
ну, сказали вот побыстрей, им надо было уже уезжать, но они с терпением квартиру подбирали, это не такая, там двор не такой, у вас маленький ребенок, там лучше двор закрытый, чтобы был. Ну, очень нам помогали со всех сторон. И сейчас я работаю в детском саду, тоже коллектив очень хороший, заведующая, девочки. Дети очень такие, многие спрашивали, а где твой дом? В Украине, обнимали меня. Я приехала из Киева, из Украины. Приехали мы в марте месяце 22 года, когда только началась война у нас. Латвия мне всегда нравилась. Я долгое время работала с Латвией. У нас было представительство Риетуму банка в городе Киеве, и я в этом представительстве работала. И когда началась война, я совершенно случайно написала своей сотруднице, и она моментально мне ответила, чтобы мы приезжали. В Латвию я приехала с мамой, ей 92 года. И я, конечно, невероятно благодарна Латвии. Про Латгалию я узнала, когда я приехала в Латвию к своей сотруднице. У них семья из Латгалии. И она мне рассказала, что есть такая провинция Латгалия, что в Латгалии есть свой язык. Поэтому первое, что я узнала, это вот в марте месяце про Латгалию. И я невероятно благодарна Латвии, что нас здесь обогрели, приютили, дали кров, дали пищу, нам помогают очень много. Я невероятно благодарна этой стране, и я желаю вам процветания, благополучия людям, которые в этой стране живут. Спасибо вам огромное за все. Pirms doties baudīt šīs dienas kulmināciju, baletu Trīs musketieri, pulcējamies sadraudzības pusdienās restorānā Režice un aplūkojam arī Rēzeknes pils drupas. No senā pilskalna pavērs burvīgs skats uz radošo pakalpojumu centru Zēmuļus, pilsētas centru un veco pilsētas tirdzniecības daļu. Netālu mājvietu radusi arī pils saimniece Roze, kuras tēlu mālā iedzīvinājuši vietējie keramiķi. Mēs tiekamies ar Rēzeknes senioriem, bet skaista lieta būs arī, ka mēs apmeklēsim kopā ar Rēzeknes senioriem Gorā, kur mēs tikko bijām arī ekskursijā. Mums viss izrādīja, cik skaists ir šī skaistā jauna lielā koncerta zāle. Un mēs skatīsimies Trīs musketieri, kas ir balets, kur šeit Nacionālā baleta un teātra, mūsu baleta teātra un operas teātra trupa uzved. Un uzvedums ir diezgan jauns, viņš ir laikam pirmo reizi bijis 18. 17. gadā. Čeho komponists to ir sacerējis, un, protams, mums visiem labi zināms sižets. Par Trīs musketieriem visi bija sajūsmā. Dažas ukrainietes teica, ka pirmo reizi ir baleta izrādē. Dzīvojot Ukrainā, neesot bijusi tāda iespēja. Pat tiekoties pēc laika Dobelē, šo izrādi viņas apceras ar lielu prieku. Мне настолько понравилось. Я уже, наверное, с половины представления спрашиваю у своего руководителя, говорю, а здесь браво, принято кричать. Мне уже хотелось с половины этого выступления кричать браво. Настолько это было потрясающе. Мне что нравится? Все вот эти маленькие городочки, я почему-то обратила внимание, что все маленькие городки, и сейчас мы приехали сюда, очень ухоженно, очень чистенько, все такое, знаете, уютное, очень приятно. Везде
красивые лужайки, очень приятные люди. За все время, сколько я здесь вот нахожусь, я никогда ни разу не слышала какого-то негатива вообще в свой адрес. Хотя мы здесь, ну, понятное дело, что страна маленькая, и это определенная нагрузка на страну. Так много людей, которые приехали из Украины. Но никогда ничего, я ни одного кривого слова в наш адрес не слышала. Поэтому мне здесь, ну, настолько приятно, настолько отзывчивые люди. И городок очень чистенький, аккуратненький, красивый. Мне здесь очень нравится, очень современный. И тут очень красиво сочетается. Вот сейчас мы в церкви, а перед этим мы были в новом абсолютно культурном центре. Ну вот, как по мне, это настоящий культурный центр, очень красивый, очень современный и очень приятно. Это все, что вот Латвия движется в таком в европейском стиле, очень быстро и очень развивается, интересно и красиво очень у вас.